Sveicīt, Denis! Es dzirdēju, ka tev ir superīgi jaunumi. 2027. gada 10. aprīlī 2 Latvijas repa smagsvari ir apvienojušies vienā koncerta programmā Double D Show Xiaomi Arēnā. Informācijai sekojiet līdzi, bet būtiskākais, ka biļetes jau ir pieejamas biļešu servis.lv, tā kā tiekamies nākamgad. Tiekamies arēnā. Es esmu jauna rock'n'roll zvaigzne. Es tam džekam, kas man tur pamatskolā apcēla, es viņam piedodu pie sevis iekšēji. Iemaucu tās pirmās 2 rindas, un es to izdarīju. Reiks pateica, ka viņš nebija tā redzējis, ka tu pieeji pie mikrofona un ar pirmo izdaru, ko vajag izdarīt. Viss tas stils, viss kā viņš izskatās, viss kā skan tā skaņa, un es biju mazs, es nezinu, man bija 6-7 gadiņi. Mēst akmeņus tavā dārzā, nīsti darīt, teikt kaut ko sliktu, lai arī cik labu vai sliktu tu izdarītu. Un tas arī ir mobbings. Tas ir cilvēki, kas paņēma mani pie sevis, lielajiem džekiem, jauno reperi, kuru daudzi nepieņēma un nolika. Viņi pateica, ka viņš tagad ir mūsējais. Mēs darām Lucky Punch Bazara noļu, kāpēc mums izdodās būt skandaloziem. Mums ir tiešām trakas idejas un mums nav bail viņas īstenot. Un nepīpēt zāli, un mēģināt nelietot alkoholu, tad vismaz limitēt, ja jūs to darat. Tie, kas ir nominēti visvairāk, pat viņi man paši rakstīja, ka tas ir absurds. Sveiciens visiem! Šodien pie mums podkāstā Tendences mūzikai. Man ir lielisks viesis ciemos. Denis, milzīgs prieks tev satikt. Čau, prieks, čau visiem. Forši, ka tu esi ieradies. Un tad papļāpāsim nedaudz, vai ne? Super, jā, laiks ir. Gribās tieši šodien tāds noskaņojums arī pacelējums. Sen es bijis podkāstos, nekur ciemos, intervijas kaut ko bija iepauzējis un tad sailgojos. Tas ir super, super. Man ir tāds viens čoms, un mēs ar viņu ik pa laikam runājam par visādām lietām, un ir tāds uzreiz jautājums tev. Kā tu teiktu? Vertuška vai raskladuška? Vertuška laikam, tas mums tāds ir iegājies. Vertuška. Vertuška, bet mēģinām, vertuška tas tāds jau svešvārds, žargonisms kaut kāds vairāk drīzāk. Rusicisms. Jā, rusicisms. Tagad jau tie laiki tādi ir pienākuši, ka mēģinam latviskot šo vārdu kaut kā. Grieztais sitiens, vertenis, visādi ir. Vertenis. Bet jā, virtuška tas ir tāds jau no pirmsākumiem, jā. Jo man ļoti patīk, ja man čoms teica raskladuška, es nemaz nezināju, kas tas ir, bet tā raskladuška ir domāts, ka tad, kad tu jau trāpi, ka viņš noliekas kā raskladuška un aiztaisās cietķipa. Es to nebiju dzirdējis. Tas jau ir otrais līmenis jau, tas jau virtuška, tas ir pirmā pozīcija, otrais jau ir raskladuška. Forši. Klausies, protams, vairāk par mūziku runāsim, bet tevi satiekot, nevar neparunāt arī par lielu daļu no tavas dzīves, kas ir šis cīņas sports. Kā tu vispār nonāci cīņas sportā un kā tas sākās? Es sāku mācīties tehnikumā 2011. gads Bulduru dārzkopības vidusskolā, un tur mums lejā tieši kopmītnēs, kur dzīvoja, lejā bija maza zālīte, kur tieši Džeks atvēra savu klubu, Edgars Lipskijs. Viņš bija tikko ieskrējies, un viņš tad šīs telpas, kas bija tieši mūsu kopmītnēs, lejā pirmajā stāvā izmantoja. MMA Jūrmala klubu atvēra. Un tad es vienmēr jau kopš bērnības man bija ļoti paticis cīņas sports, un es domāju, tagad sāku mācīties tur, un tieši tik tuvu ir tik unikāla iespēja sākt iet un trenēties, kaut ko darīt. Un tad tā arī viss sākās, aizgājis pirmo treniņu. Tieši pirmais treniņš tajā dienā bija arī manam čomam, biznesa partnerim Daņikam Esņonakam. Mēs toreiz satikāmies, man bija 16 gadi, viņam 14. Sākām kopā trenēties, un tā kaut kā tas viss gāja. Kopā mēs braucām pa pirmajām sacensībām, trenējāmies. Tad laikam ejot priekšu, viņš nopietnāk sāka nodarboties cīņas sportu, trenēties vēl pie Andreja Maslova un citur, un Jevgeņijs Aleksejevs viņam palīdzēja izaugt, un tad viņš sāka iet jau tālāk. Es atkal iepazinos ar Reiku, sāku taisīt muzonu. Un tad man bija tā, kad es lēkāju tam muzonas, tad cīņas, es izdomāju arēnā cīņu paņemt 19. gadā, tad vēlāk izdomājām uztaisīsim lielu haipu vēl, tas bija jau tuvāk
nesens notikums bija 22. gada sākumā ar plikām dūrēm, es aizbraucu uz Lietuvu. Tas bija tāds pēdējais moments, kad es sapratu jau, kad es tomēr vairāk esmu pie mūzikas piesaistīts. Un es turpināju taisīt mūziku, Daņiks atkal ļoti, ļoti strauji kāpa pa cīņas sportista kāpnēm, izcīnīja Eiropas čempionu titulu. Un tad vēlāk viņas liedas atkal, ja es pa mūziku un cīņas sportu, viņam bizness, cīņas sports bizness. Un viņš tā kā vairāk aizgājis to biznesa pusi. Un šeit mums atkal, mēs salikām savus galvas kopā. Mums atnāca ideja par Lucky Punch brandingu. Yes. Bet tu esi nosēdinājis tādus pāris Lucky Punch savā karjerā? Ir bijuši? Jā, tā pati Lietuvas cīņa, tas bija visa tā cīņa bija viens liels Lucky Punch, jo pa lielam es to cīņu, godīgi teikšu, es viņu zaudēju. Es pirmo sitienu kā izlaidu, es nokritu zemē, man bija nakauts praktiski. Es to brīdi, kad man iesit, es nokritu zemē, es nemaz neatceros tās pāris sekundes. Bet kaut kā man stūris labi nostrādāja, es atkal ātri atgāju. Un Daņiks uzreiz prasīja, vai es esmu gatavs turpināt. Tad tiesnesis tur tā kā apstulba, un Daņiks teica, atskaitat knockdown, tas nebija knockouts. Kaut kā tas viss tā salikās, ka viss man tur atskaitīja knockdown, un notīrīja asins no sejas, man deguns bija salos, un tad man atļauja turpināt šo cīņu. Tā kā tas bija viens no lieliem tādiem Lucky Punchiem, bet vispār, jā, man ir bijuši arī problēmas ar, savā laikā uz ielām daudzi sanāca pakauties un tā, bet nevis tāpēc, ka es esmu bijis agresors, bet man liekas, es ticu... Bija taisnības cīnītājs? Jā, es ticu tādām enerģijas lietām, ja tu kaut ko, ja tevi iekšā sēž kaut kāds naids un iekšā tu sakārtojas kaut kādas lietas, tad tavs šis enerģētiskais aspekts pievelk kaut kādas problēmas. Un tā bija tā, kad es atceros, mani pamatskolā viens šeks ļoti apcēla. Un tad īstenībā tās bija tās saknes, kāpēc es ļoti gribēju sākt nākotnē nodarboties cīņas sportu, lai paliktu spēcīgs un kādreiz atrieptos. Un tas naids iekšā mani ilgi sēdēja. Un es domāju, ka šī enerģija pievilka tās problēmas. Nebija tā, ka es gāju meklēju kašķi, bet tieši tā, kā tu teici, taisnības cīnītājs, kāds kaut ko pateica, kāds kaut ko pateica manam draugam, daudz nebija jādomā, un tad tie kautiņi bija nereti, un visādas Lucky Punch sanāca izmest, bet vienā brīdī es sakārtoju šo savu iekšējo pasauli, sapratu, ap ko tas grozās, no kurienes tas nāk. Vecāks arī sāku palikt. No kurienes tas nāk? Tas nāca no tā naida, tas nāca no tām neatrisinātajām lietām, kas bija nesarisinātas. Tas tā kaut kāda nespēja piedot un vēlme atriepties. Respektīvi, sākt trenēties ne īsto motīvu dēļ. Un tas bija tas, kas bija jāsarisina. Es vienu dienu vienkārši sapratu, es tam džekam, kas man tur pamatskolā apcēla, es viņam piedodu pie sevis iekšēji. Nevis uzrakstīju viņam, bet es sapratu, ka es to palaišu. Tad man sāka domas mainīties par daudzām lietām, un tad es sāku kaut kā tās problēmas tiešām arī mazinājās. Bet es arī iemācījos, tad, kad nereti viņas sāka, arī šad, tad, kad man parādījās vēl tās problēmas, arī tagad, kad tu izej ārā kaut kur, nezinu, līdz par to, ka es esmu publiska personība, tā koncerti, pasākumi, tāpat jau ir kāds, kas alkohola reibumā pieeja, kaut ko pasaka. Bet, zin kā, briedums arī ir nācis viedums, un kaut kā tu iemācies ar šīm lietām tik galā bez vardarbības, un tā līdz ar to tie kautiņi ļoti, ļoti reti sanākuši. Pat neatceros, kad pēdējoreiz būtu vispār kaut kādā fiziskā konfliktā jāiesaistās. Tā kaut kā. Tā ikdienā, piemēram, tev tagad arī treniņu process notiek, tu nodarbojies, ej uz zāli, sparingojat? Man bija, es tagad atkal nezinu, tas laikam kaut kāds ego cīņa man pašam ar sevi. Es tā kā izdomāju, ka es vairs necīnīšos pēc tās Lietuvas cīņas, bet tad es gribēju paņemt cīņu pirmajā Bazara 0 fight kārdā, kas mums bija pirms pusotra gada. Tad es satraumējos, uzreiz kā es sāku trenēties un pieņēmu to, ka es gribu paņemt cīņu, uzreiz kaut kas atgadījās, kaut kas notikās tā, it kā man kaut kādas zīmes liktu mēģināt novest no tā ceļa, ka šis vairs nav mans ceļš, un tad es satraumējos pirms tās cīņas, mēs filmējām lidojumu tik augstu klipu ar sudraba sirdi, es no kabrioleta izkritu, bet iepriekšējā dienā tas bija Summersoundā, es biju sparingā vēl sitienu izlaidis, es tur mēnesi ar peldošu galvu staigāju. Un tad beigās tā cīņa tā kā nenotika, tad es izdomāju, ka labi nav vajadzīgs, un tagad
šitas trešais Bazaranoļu faikārts, kas mums jau bija arēnā, te jau atkal es jau sāku staigāt uz divām pusēm. Tā kā jā, gribētos... Grūti noturēties, zini, kā jau liekas, ka labi skatuve, jā, tur viss daudz gribās varētu ielikt, ne? Jā, zini, bet tas, es saku, man liekas, tas ir man kaut kāda ego cīņa, jo man nav nevienam nekas vairs jāpierāda. Es esmu tur bijis, es esmu to darījis, un šobrīd es tiešām no visas sirds mīlu muzonu un tāda veida skatu. Tas, ko es visu, ko es daru saistībā ar repčiku un koncertiem un redzēs. Galvenais, ja gadījumā nākotnē es pieņemu, ka pastāv iespēja, ka es tomēr nonākšu vēl kādu reizi līdz ringam, bet kā jau pirms tam minēju, ja tu kaut ko dari dzīvē, tam vajag būt pareizajam motīvam. Ja es nonākšu līdz ringam, noteikti tas nedrīkst būt tāpēc, ka es gribu kādam kaut ko pierādīt vai kaut kādu ego aspektu. Tam vajag atkal būt kaut kādam mērķim, pilnveidot sevi, sapnim, kaut kādai vīzijai. Tikai tad tu vari iet to un darīt. Ja tu vienkārši gribi kādam kaut ko parādīt, nekad tas nebūs pareizais motīvs. Jautājums par to, kā tu sevi atceries skolas laikā? Tu biji pozitīvs tēls, tu biji labais puika, kad mācījies tur tehnikumā, vai vidusskolā, vai pamatskolā, tie laiki? Es teikšu, ka jā, es noteikti biju zīmulīts. Man patika vienmēr būt epicentrā, patika izcelties, vienmēr gribēju, lai mani pamana, darīju, uzvedos tā, lai tiktu pamanīts. Bet man nekad nebija slikta nodoma. Es atceros, es vienmēr esmu bijis tāds, kas pastāv par savējiem, pastāv par saviem draugiem, klases biedriem. Tas stāsts, ko es stāstīju, ka man naids iesēdās uz vienu džeku, kas mani apcēla. Es kā šodien atceros, kā tas viss sākās. Viss sākās ar to, ka man klasē mācījās čalis, kurš bija līdzīgs Harijam Poteram. Reāli, viņam pat rēta, man liekas, bija pierē un brillītēm un tā. Un tad viņu apcēla. Viņš bija no tava torņa droši vien, no Gryffindora. Jā, bet mēs savā starpā, interesanti īstenībā bija, mēs pat īsti nekomunicējām savā starpā to džeku, bet viņš bija manējs, viņš bija mans klases biedrs, un tad te atkal slēdzās tā taisnības cīņa iekšā, un man nepatika, nekad nav paticis, ka manējos aizskar, kas ir manējie, es vienmēr esmu pastāvējis par viņiem, vienmēr tā ir bijis. Un tad to džeku apcēla, un tad es atceros pilgti to reizi, kad tas viens šalis, nesaukšu viņu vārdā, viņš tā kā nāca, viņu apcēla, viņš 3-4 klases augstāk mācījās. Tajā laikā, kad to ir 5. klasē, džeks 8. 9. tā ir liela atšķirība. Un tad es iestājos par to savu džeku. Es teicu, tagad iestājos, piegāju priekšā, prasīju, kāpēc viņš viņu aiztiek un tā. Un tur baigi viņam ego ieslēdzās. Ko tu sīkais te vispār iedomājies, ko tu atļaujies. Kā tev šķietot šīs te problēmas, par ko mēs runājam? Ir skaidrs, ka mēs visi esam šim te gājuši cauri. Kas tagad skolās notiek, šis te mobbings? Kā tev liekas, cik aktuāli tas ir? Kā šiem te jauniešiem, kā ar to tik galā? Zin kā, noteikti ļoti liela problēma ir, kad šiem te jauniešiem viņiem nav pie kā vērsties. Bieži vien tas tiek ignorēts. Es atceros arī tajā laikā, es biju tāds džeks, kas iekulās bieži vien ķezā, bet kaut kā tas vienkārši salikās. Un tie pedagogi neuztvēra mani par nopietnu. Un ja es piedzīvoju kaut kādu veidu mobbingu, man nebija cilvēks, kam to pateikt. Bieži vien tie pedagogi uzskatīja, ka es pats kaut kur esmu vainīgs un nenostājos manā pusē. Tad atbild uz šo jautājumu ir, es uzrunāšu laikam tos, kas klausās šo te podcastu, un ja te ir arī jaunieši, kuri piedzīvo šo te mobbingu, es novēlu jums atrast šo te uzticības personu, ar kuru jūs varat padalīties un kurš var jūs nomentorēt un palīdzēt kaut kā aiziet to ceļu, lai jūs varat izvairīties no tā mobbinga. Kaut kā cilvēku, kas jums palīdz šo te risināt, jo ja mēs esam vieni, un turam to visu sevī, tad tas viss beigās var izvērsties daudz smagāk, kā mums liekas. Jo, ja tu vispār, es domāju, ļoti labi zinām, ja tu turi emocijas un tev nav cilvēks, nav persona, kam to pastāstīt, tās emocijas krājās un pēc tam var būt pavisam slikti. Tā kā, jā, es novēlu šīs uzticības personas un jā, pastāvat viens par otru. Bieži vien apceļ vienu jaunieti vai vesels bars čomiem, draugiem, vienaudžiem stāv apkārt, skatās un neiesaistās, neko nedara. Man liekas, ka tā vienotība un tas ir itim visur arī valstī, ja notiek kaut kādas, problēmas un man liekas, ka kaut kādas lietas valstiskā mērogā arī to spēks, to ir izsināt cilvēkiem, tautai, ja mēs apvienojamies, daram lietas. Tas ir arī skolā, ļoti labi to var salīdzināt. Ja piedzīvo mobbingu, esat vienoti, pastāvat viens par otru
Un ja jums nav šī uzticības persona, tad tie čomi, kas ir apkārt, mēģināt jūs tādi būt, mēģināt atbalstīt viens otru. Man liekas, tas ir tāds ļoti labs risinājums. Jā. Bet vispār tā ir ļoti sarežģīta tēma, mobbings. Par to biežāk ir jārunā noteikti. Šī īstenībā ir ļoti laba tēma, aktuāla tēma, ko vajadzētu aktualizēt vēl vairāk un cilāt šo tēmu. Varbūt tas arī ļoti labi nostrādāt un palīdzētu. Es tieši domāju arī, ka bieži vien šīs problēmas, kas jauniešiem ir, katram varbūt ir savi iemesli, kāpēc viņi to dara vai kāpēc viņi nonāk šādās situācijās. Man liekas, ļoti svarīgi par to arī runāt, arī ar jauniešiem un saprast to, ka ļaunumu vajag sodīt. Tas, ka man tā ideoloģija arī, ko esmu dzirdējis, saskāries, ka ja ļaunumu nenosoda, viņš turpina tā darīt. Jā, nav tāpēc, mācības. Nav nekādas mācības, tāpēc vienmēr vajag to pretspēku likt. Tāpēc, man liekas, tas ir tāds virziens. Arī, bet noteikti tam soda mēram, lai arī kāds viņš būtu, tur arī ir jāsaprot, kā tas notiek. Ļaunumu sodīt, bet noteikti ne ar agresiju, noteikti ne negatīvismu, jo tur jau aiziet uzreiz tas nebeidzamais lūps, tas cikls. Viņš izdarīja kaut ko, to atkal sodīja ar tādu pašu attieksmi, ar ļaunumu kaut kādu, un viņam atkal ir naids un aizvainojums, un tad viņš vēlāk jau atkal izdara kaut ko citu, un tad Bet tev nešķiet, ka mūsdienu sabiedrība ir nokļuvusi tāda, ka mēs visu pieņemam. Tur, piemēram, kāds kaut ko nepareizi dara, un mēs nevis nostājamies, varbūt es to nepareizi noformulēju, bet kad nav ieņemtas parastās pozīcijas. Zini, kā tu pasaki, šitie dara pāri, lai viņi tur ņemās. Es paiešu malā un pa lielam tad sanāk, ka mēs ļaujam tam visam turpināties. Tas ir tas, ko es minēju arī, ja mēs par mobbingu runājam. Noteikti viens no veidiem, kā to risināt, ir šīs uzticības personas, kura var... Tas nav, ka šī persona, kas piedzīvo mobbingu, ka viņai ir jāmeklē šīs uzticības personas. Tie cilvēki, kas jūs esat apkārt un jūs to redzat, neesat vienaldzīgi. Iesaistāties, darat kaut ko. Jo es tev pilnībā piekrītu. Vispār ļoti daudz. Tagad mēs dzīvojam virtuālajā interneta pasaulē. Ko tik tāda degradācija, ko tik nevar redzēt? Cilvēki viens otru aizlido viral videoklipi, kur kāds tiek pazemots vai apcelts, vai notiek kaut kāds trash contents, un tur aiziet vēl komentāri, kur maksimāli vēl vairāk noliek. Gan to, kas iemeta, gan tie, kas ir cietēji, gan tie, kas ir vainīgi, visus nozākā un noliek. Un tik maz ir tie cilvēki, kas iestājās par kaut ko veselīgu un iestājās par to kaut kādu cietēju pusi, un kas nav vienaldzīgi. Jā. Tagad vienkārši bēr un met vircu lej viens otram uz galvas. Un es nezinu, kaut kā mēs esam nedaudz aizgājuši ne tur, kur vajadzētu, jo es esmu publiska persona. Visu, ko es daru dzīvē, es daru tiešām no sirds. Es ieguldos tajā. Es nāku no bērnības, man nekad nekas nav bijis. Man neviens neko nav devis. Visu, ko es esmu izveidojis pats. Nekad neesmu teicis, ka es esmu balts un pūkains. Es to arī sociālajā vidē vairāk kārt atkārtoju, ka man nav pareizās izvēles. Nevienmēr bijušas dzīvē, bet es cenšos mācīties no savām kļūdām. Bet, lai arī ko es izdarītu, labu vai sliktu, tāpatās tie heiteri pamostās, viņi met iekšā un moči un sākās kaut kāda veida mobbings, ar ko manā gadījumā es tieku ar to diezgan viegli galā, mani tas neskar. Es nāku no tādas vides, kur kāds kaut ko par mani sliktu pateiks, tas tiešām nebūs tas, kas no manis spēku paņems. Bet vispār kā piemērs, ka cik ļoti cilvēki visu laiku mēģina mēst akmeņus tavā dārzā, nīst, darīt, teikt kaut ko sliktu, lai arī cik labu vai sliktu tu izdarītu. Un tas arī ir mobbings, un tas mobbings ir visur apkārt, vai fiziskajā telpā, vai virtuālajā telpā. Jā, nezinu, kaut kā cilvēkiem, tāpēc es teicu, tā ir ļoti laba tēma, ko pacelt, un es domāju, ka labs veids, kā to risināt, ir vispār biežāk ko tādu celt. Lai cilvēki, kas ir populāri, kuriem ir teikšana, kuriem cilvēki seko, lai viņi dzīvosim draudzīgi. Jā, lai viņi arī runā par to. Tieši tā, dzīvosim draudzīgi, jo tagad mobbings ir, es nezinu, man liekas, viņš ir diezgan augstā punktā. Ļoti augstā punktā, ja salīdzinām, es nezinu. Ceram, ka kaut kā mēs šo te visu izlīdzināsim. Redzēsim, varbūt šīs būs mazs piliens. Pa mazam gabaliņam. Pat laikā mūzika. Tu saki, ka tev bija tie visi jaunības gadi, kad tu satiki Reiku un sāki repot. Kas bija tieši tas pavērsiena punkts, kad tu sāki klausīties repu? Kāpēc tieši šis mūzikas žanrs tev aizķēra? No bērnības jau.
Atceros, es dzīvoju laukos Lestenē, mums bija mazs televizoriņš, kuram bija pazaudēta pults un bija burti kaut kādi izmetušies ekrānu, nevarēja normāli redzēt nos neko. Bet jā, vienkārši pilti man ir tā atmiņa, un es atceros, gāja tāds raidījums ZTV. Es atceros, jā. Jā, mūzikas atskats. Tur klipus rādīja. Jā, klipus rādīja ārzemju muzonu, neatceros, man liekas, arī latviešu pārsvaru ārzemju, topu rādīja. Un tad es ļoti izteikti atceros, ka tur rādīja 50 centa klipus pa ZTV. Un tā bija tāda pirmā mana saskarsme. Es ieraudzīju un nenormāli norezonēju ar to personu. Es domāju, viss tas stils, viss kā viņš izskatās, viss kā skan tā skaņa. Un es biju mazs, es nezinu, man bija 6, 7 gadiņi. Man jau tad norezonēja, un vēlāk parādījās Ozols, un man bija vecāki onkuļi, kas tur kasetes dabūja, klausījās Ozols rajons. Ozols rajons bija pirmā dziesma, ko es vispār iemācījos no galvas. Un man patika visa tā kultūra, kā tas skan, man tas likās stilīgi, jo man, kā jūs minēju, es dzīvoju ar onkuļiem vecākiem, kuri arī tā kā iedvesmojās no tā, viņiem patika tas, tas pats Ozols savu veidu elka funkciju izpildīja, pēc tam visi apkārt tur džeki ģērbās, kā viņi staigāja, tāds, viss tas stils, un jā, man tas norezonēja, tas bija. Un kad tu pamēģināji pats pirmo reizi sākt repot, tā kā savu pirmo ierakstu kaut kādu? Līdz 19 gadu vecumam es to repu klausījos. Kad Reiks, man bija 14, 15 gadi, kad es pirmo reizi uzzināju par Reiku. Es biju ļoti liels Reika fans. Reiks, Jera, tajā laikā, šobrīd Sudraba sirds, tajā laikā Jera, Kaizers, Ritvards, Kreisais krasts, Fiņķis. Tie bija džeki, ko es klausījos, un vienmēr visur, 11 gados vairāk, tā, tas latviešu hip-hops ļoti aizgāja, tā kā mazāk ārzemju latviešu klausījos, un tad, kad es iepazinu Reiku, tas bija 19 gadu vecumā, Reiks izteica vēlmi trenēties cīņsportā, un es tieši gāju MMA Jūrmalā, un es viņam piedāvāju, ka mēs varētu uztaisīt reklāmu manam klubam. Un mēs līdz tam nonācām, viņš sarakstīja dziesmu, es aizbraucu dienā viņam līdzi, kad bija ieraksts, un viņš man iedeva iemočīt pirmās 2 rindas no tā ieraksta, kas bija reklāma MMA Jūrmalai, es un Reiks. Un es iemaucu tās pirmās 2 rindas, un es to izdarīju. Reiks pateica, ka viņš nebija tā redzējis, ka tu pieeji pie mikrofona un ar pirmo izdari, ko vajag izdarīt trāpi ritmā, ar izteiksmi, ar intonāciju, diezgan labu dikciju. Un Reiks man iemotivēja, viņš teica, vecīt, es redzu kaut ko tajā visā, es redzu tevi šajā, viņš teica, tev vajadzētu to darīt, tev sanāk un tā. Un tad mēs sadraudzējāmies tusiņos, es viņam sāku močīt viņa pantus, repot, par ko viņš bija šokā, es viņa pantus zināju labāk par viņu pašu. Un tā mēs sadraudzējāmies, un viņš man biežāk ņēma līdzi uz studiju, un tā tas viss aizgāja. Un, ja toreiz, kad es ierakstīju tās 2 rindas, es domāju, labi, ko tur es, tās ir 2 rindas, un viss. Tad vēlāk mēs uztaisījām pretspaisu reklāmu, kas bija tajā bumā. Pagaid, jūs nepīpējāt spaisu? Nē. Es, starp citu, man ar spaisu bija vienas reizes pieredze, bet nepīpēju spaisu, bet man savā veidā iemānīja vienā reizē, vienā situācijā viņu diezgan slikti. Man tas viss beidzās, es aizbraucu, mani aizvedu uz slimnīcu, un par laimi es atgāju, bet vispār tur varēja diezgan bēdīgi beigties ar visu to spaisu. Un tad vēlāk, bet tas bija vēlāk, kad es iepazinu Reiku, tad otrais bija, mēs uztaisījām to pretspaisu reklāmu, kur es arī teicu, šoreiz gan tas ir viss. Un tad es biežāk sāku tusēties ar Reiku, viņš man ņēma uz studiju, un tā tas vienkārši kaut kā aizgāja. No sākuma dziesmas ar viņu. Un tad es izdomāju, ka ir pienācis laiks solo to darīt. Es tiešām sāku jau iesakņoties visā šajā industrijā. Un tad viss 20 vai 21 man bija, ka es izdevu pirmo savu solo klipu. Un viss, un tāds aizgāja līdz šim brīdim. 2 albumi, viena no straumētākajiem artistiem šobrīd, un viss notiek. Bet kāda ir tavs connections ar kreiso krastu? Tu esi arī iekšā, tu esi gredzens tev nav? Šodien nav uzvilkts, bet ar kreiso krastu viss ir kārtībā. Kreisais krasts izdeva savu pēdējo albumu, un varēja just, ka džeki grib pa savam pastrādāt. Gan es solo attīstīt, izdot kādu solo albumu, ko es nebiju izdarījis. Tad džeki, kas ir no Mood, ir visi džeki, ir kreisā krasta čaļi, kas arī sāka savu projektu. Tas pats Pionieris, kas ir kreisā krasta aizsācējs, arī tur sāka dot albumus kopā ar JK. Un katrs kaut ko izdomāja darīt pa savam. Es domāju, ka kreisajam krastam nākotnē mēs noteikti kaut ko varam sagaidīt. Atkal apvienosimies, satiksimies, ieiesim studijā. Ir WhatsApp čats kreisam krastam? Jā, WhatsApp čats un Slackā čats. Jā, tagad maz aktīvāks, kā jau minēju, tāpēc, ka katrs sāka darīt kaut ko savu.
Bet nav nekādas domstarpības, nav izveidojies konflikts. Mēmis jūs sūtat tur viens otram? Kurš ir aktīvākais kreisā krasta čatā? Es noteikti nevarēšu to pateikt, tāpēc, ka es esmu viens no neaktīvākajiem šobrīd. Man ir tik daudz, kas ikdienā notiek ar to pašu arēnu uzorganizēt, koncertu uzorganizēt. Tagad ir lieli plāni mums ar sudrabu uz nākotni, ja mēs runājam par koncertiem, albumu, investīcijas, viss. Šobrīd tā informācija tik daudz, plus personīgā dzīve mājās. Es briestu arī personīgā dzīvē tādam nopietnam lēmumam šajā vasarā. Tā kā tas viss tik daudz paņem enerģijas un resursus, kas šobrīd... Ko tu domā darīt? Pagaid. Nē, tas... Ir divi varianti. Tur ir. Ir divi varianti, kā tu vari briest. Viens ir vai tu gatavojies taisīt bērnu, ja? Vai arī pirms tam vēl kaut kas ir? Pirms tam vēl kaut kas šobrīd, tas tā, personīgā dzīve. Tu vēl gan jau, ka piedzīvosiet to manos sociālajos tīklos, redzēs, katrā ziņā tas tā. Es zinu, ka Sudrabs bija pirmais, kurš viņam bija hip-hop, viņš pirms brīža tieši bija pie mums, un viņam nākamajā dienā kāzas bija vai kaut kas tāds. Viņš teica, ka viņš livestream taisīs reperu kāzas. Kaut kas tur bija tāds. Nē, livestream viņš neuztaisīja, bet viņš salauzājās. Es tomēr esmu par teicienu, ka mīlestība mīl klusumu, tāpēc man tā personīgo dzīve ļoti nepatīk cilvēki. Bet par to kreiso krastu un atgriežoties, es vienkārši tik daudz, kas šobrīd notiek, ka es esmu tur mazaktīvāks, bet mums ar krastu viss ir kārtībā un es pat gribētu tos... Tāda sailgošanās sajūta ir atnākusi, ilgi neesam kopā neko darījuši, tā kā es domāju, mēs kaut kad atkal satiksimies studijā un kaut ko uztaisīt. Es vienmēr būšu lojāls savām saknēm. Krasts ir cilvēki, kas paņēma mani pie sevis, lielajiem džekiem, jauno reperi, kuri daudzi nepieņēma un nolika. Viņi pateica, ka viņš tagad ir mūsējais, pieņemat viņu, un es to nekad neaizmirsīšu un vienmēr novērtēšu. Krasts ļoti liels nopelns ir krastam tam, kāpēc es sēžu šeit. Šautauts kreisajam krastam, visiem džekiem. Tieši tā, šautauts krastam, paldies, džeki, noteikti. Viss, ko es daru šobrīd šajā savā dzīvē, jūs esat viens no puzles gabaliņiem, kas palīdzēja man nonākt līdz tam punktam, kur es esmu, jo lietas ir lielas un viņas būs vēl lielākas, to es garantēju. Kā ripo busiņš? Salienat visi iekšā tajā busiņā. Busiņš ripo labi, bet es tiešām nebiju rēķinājies ar to, kāda ir visa tā mašīnas lādēšanas, uzlādes padarīšana. Dārgi diezgan. Ziemā dārgi. Es ātri vien nobraucu to uzlādēto bateriju, un tad jau nākamajā dienā atkal ir jāuzlādē. Un tad tev ir jāmeklē stacija, kur uzlādēt. Un man šobrīd nav privāta māja. Es nestrādāju darbu 9 to 5. Aizbraucu uz darbu, atbraucu mājās, pielika lādēties. Pie Akropoles var pa brīvu lādēt, ne? Jā, bet līdz Akropolē jātiek, un tad tur, pēc tam tev ir vēl, man ļoti noslogot ir ikdiena, tad braukt uz Akropolu, nolikt un gaidīt, kamēr būs uzlādējis, lai es varu tikt atkal līdz punktam B, kur man ir jādara atkal lietas. Bet labi, stāst ne par to, man liekas, tas ir liels panākums, ka jūs dabūjāt Eiropas Hit Radio gada hits nomināciju, līdz ar to arī šis te bonus jums izlec, ka jūs dabūjāt šo te maleči. Tas ir, tātad par busu paturpinot, bus ripo labi. Protams, ka mēs esam ļoti gandarīti, kad Eiropas Hītu Radio ļoti objektīvi visu novērtēja, godīgi izdarīja, ņēma vērā mūsu skaitļus. Un milzīgs paldies arī cilvēkiem, kas balsoja, jo mēs uztaisījām ļoti labu rezultātu, godīgi nopelnījām šo busu un pats bus ripo labi. Es domāju, ka jūs jau vasarā viņu vairāk izbaudīsiet, nekad būs tūrs. Es tieši gribēju teikt, ka tagad, kad paliek siltāks laiks ārā, viņš arī ilgāk ripo un līdz ar to ir patīkamāk, baudāmāk. Tā kā ap visu var aprast un pierast. Kopumā bus ir ļoti labs, ērts. Es nekad nebiju tā busu ilgāk pabraukājis un izbaudījis, bet tagad braucot ar šo te busu, es sapratu, nezinu vai elektro, bet nākotnē kaut kad man noteikti būs bus. Ir ļoti, ļoti ērti. Pilna mašīna var sasēsties, nav jālec pa 2-3 mašīnām.
Tas ir, man liekas, forši tieši tādiem māksliniekiem, kas kopā var braukt. Kā, jo citādāk katrs brauc savā mašīnā, savi tusiņi tur. Tā jūs visi esat vienā tajā burziņā. Jā, nu tas ir. Tur jau nevar zināt. Viena mašīna brauc vienā līdz Liepājai, kamēr aizbrauc, tur jau viss izkāpj ārā, nezinu, kas noticis. Tā ir liela pievienotā vērtība, ka tu vari pārvietoties ar vienu mašīnu, nevis ar 10 mašīnām, un kādam kaut kas vēl pa ceļam notiekās, un riepa pārsprāgs vai vēl nezinu, kas te jūs pārvietojaties. Un tādā ziņā, protams, ļoti esam priecīgi par busu. Nepārprotat mani, pie uzlādes ir jāpierod, bet par busu mēs esam gandarīti. Uz tādiem privātiem, kaut kādiem komercgigiem var tev dabūt? Jā, korporatīvie notiek. Korporatīvie, kur koncerts netiek reklamēts un bāz sociālajos tīklos, nākat šeit, notiks pasākums, tādi ne. Bet korporatīvie slēgtie pasākumi, kur afiši ir tikai korporatīvā pasākuma apmeklētāju čatā, tur viss ir kārtībā. Bet kāzas, piemēram, tu esi spēlējis? Nospēlētas kāzas? Cik maksā tavs konts kāzās? Uz kāzām man tā mūzika ir diezgan neatbilstoša kāzām. Ar Reiku kopā es esmu bijis kāzās, un tas bija diezgan pasen. Nu, tajā laikā tie bija kaut kādi 3000, man liekas, Reiks pajautāji, no kuriem es kaut kādu daļu dabūju. Bet vispār, kāzas, nekāzas, tā summa kopumā ir viena apmēram. Es nezinu, tas varētu būt tuvāk pie kaut kas no 4 līdz 5 tūkstošiem. Pa lielam man tas honorārs nemainās. Tas, 4 līdz 5 tūkstoši tas varētu būt tas, bet, kā jau es minēju, kāzas drīzāk nē, kaut kādas dzimšanas dienas un tāda veida tusiņi vairāk tomēr būs atbilstošāk manam uzvanam. Bet nereti raksta, ir cilvēki, kas uzraksta, ir kuri, kas tomēr tā kā nošokējās par šādu summu un saka, nē, bet tā mūzika jau maksā dārgi, uztaisīja klipus un es esmu tik daudz investējis savā pirmajā albumā, otrajā un klipos, tā summa, ko es prasu par koncertiem, ņemot vērā skaitļus, viņi ir tikai un vienīgi adekvāti. Plus nedrīkst arī tirgu sačakarēt, jo ja tu esi aktuāls un tu esi viens no aktuālākajiem mūziķiem šobrīd, un tu prasīsi maz naudu, kamēr, ja tu esi aktuāls un tu prasīsi maz, viņi ņems tevi un tad atkal citus, kas prasa adekvātu honorāru savām spējām, viņus vairs neņems. Tāpēc, ka tev ir skaitļi un tu šobrīd paprast 500 eiro un tu tādā veidā sabojā tirgu. Un tā arī nedrīkst darīt. Tā kā uzmanīgam jābūt vai gudri darīt ar visiem koncertiem un pasākumiem. Un tomēr jārīkojās atbilstoši savām spējām, teiksim tā. Jā, jādomā līdzi. Labi, klausies, mēs esam nonākuši līdz šim te produktam, Lucky Punch. Kā jūs līdz tam tikāt? Arī varbūt nelielu vēsturi, nelielu info. Lucky Punch, tātad mēs ar Daņiku 21. gadā sākām attīstīt. Mums atnāca es strādāju pie Lucky 13 Ivara. Un tad es sāku briest šeit Lietuvas cīņai, un pēc Lietuvas cīņas es izdomāju, ka... Lucky 13 Ivars, tas ir ar mašīnām? Jā, viens no lielākajiem autotūningu uzņēmumiem Baltijā, Lucky 13. Tātad, es strādāju pie viņa. Tu vari stāstīt, es pa to laiku. Jā. Vai nočikosim laivā. Davai, BCA dzēriens, No sugar. Tā kā strādāju pie Ivara, un šaurauts Ivaram, Ivars bija un ir cilvēks, kuram arī vēl viens tāds puzles gabaliņš manā dzīvē, kuram es vienmēr būšu lojāls un pateicīgs. Viņš man iemācīja tādas daudzas biznesa features un funkcijas un tā, un es redzēju, kā viņš kustās, un tas man iedvesmoja sākt darīt kaut ko savu. Un tad es nobriedu šai cīņai, kas ir tāds labs starts man, žoskijs starts, bet aizbraucu uz Lietuvu. Un tad mēs ar Daņiku paralēli izdomājam, ka vajag darīt kaut ko savu. Mēs izdomājam streamus taisīt streamus platformā Telegram, kur mēs to visu reklamējam. Un tad mēs ejam iekšā. Tas ir ar azartspēļu industriju saistībā. Tad mēs streamojam, runājamies ar cilvēkiem. Tur notika viss šīs azartspēļu. Bet tur ir liels community. Cik vispār ir cilvēki, kas tam seko līdzi? Jo man, piemēram, tā ir pilnīgi tumša bilde, sveši, tie streami. Kas tur jums? Tur daudz cilvēku komentē, daudz tur to dara? Šobrīd es īstenībā esmu pagājis malā no tā. Līdz tam es arī tikšu, kāpēc es pagāju malā un kāpēc es tam nepieskaros vairs. Bet vispār ļoti liels communities ir. Tad, kad mums, gan jau arī šai tēmai pieskarsimies, bet tad, kad Bača mums atnāca, kas ienesa visā tajā mūsu Lucky Punch streaming biznesā milzīgu pienesumu no brīža, kad viņš atnāca, bija momenti, kad mūs skatījās
4 līdz 7 tūkstoši profilu, kas ir, es nezinu, iespējams 11 tūkstoši cilvēki. Tā kā milzīgs communities. Bet, tad atgriežoties pie tā Lucky Punch, mēs sākām streamot, un laiks gājis priekš. Es sapratu, ka tā ir viena no šīm nepareizajām izvēlēm manā dzīvē. Tas ir bizness. Katrs dara, kā viņš jūtās. Ir, kas to var darīt, ir, kas to nevar darīt. Es sapratu, ka īsti es negribu sevi ar to saistīt. Tad es tieši no streamiem pagāju malā. Jau tagad būs kaut kāds pusotrs gads, ka es praktiski nepieskaros. Gads, pusotrs, jā. Un tad vēlāk, laikam ejot priekšu, mēs sākām darīt visu kaut ko, ne tikai streamus. Tās ir tās pašas cīņas un vispārējais, un visur pamatā gāja šis te nosaukums. Un pie mums atnāca Oskars Bīriņš, Džeks no Valmieras, kurš arī ir liels uzņēmējs un biznesmenis. Un mēs jau kādu laiku bijām draudzējuši, sākām komunicēt ar viņu, jo viņam arī ir klubs, multiklubs Valmierā, kur mēs braucam arī uzstāties. Un tādā veidā es ar viņu sadraudzējos. Un Oskars atnāca ar ideju: Džeki, es redzu, ko jūs darat, es ticu jūsu spējām. Viņš saka, tas ir tiešām iespaidīgi, man ir vīzija. Viņš saka, man ir ideja par enerģijas dzērienu. Jā. Viņš atnāca ar šo ideju pusotru gadu atpakaļ vasarā, 23. gada vasarā, ja nemaldos. Viņš atnāca ar šo ideju. Viņš mums izstāstīja, viņš teica, ka viņš ir gatavs investēt starta kapitālu, lai mēs varam šo te attīstīt. Cik bija jums vajadzīgs starta kapitāls, lai palaistu šādu te enerģijas dzērienu brendu? Diezgan, es nezinu, 100 000 plus. Jā, varbūt īstenībā vairāk pat tur. Starta kapitāls ir tuvu pie 100 000, bet tad atrodas vēl kaut kādas neparedzētas izmaksas, un tā tas viss kaut kā sasumējas. Bet šeit, daudz. Un katrā ziņā viņš toreiz atnāca, mēs dzirdējām viņu, mēs bijām jau viņu iepazinuši kā Džeku, un mēs sapratām, ka tam čalim var uzticēties. Viņš ir ļoti tā ar mums vienā vilnī, bijām jau kopā patusējuši un pavadījuši laiku kopā un tā. Un mēs noticējām vienkārši viņam, sadzirdējām to viņa vīziju, paspiedām roku, teicām, davai, sākām kārtot visādas formalitātes, dokumentus, rūpnīcas, visu, braukt uz ārzemēm, skatīties, kā mēs varam izveidot, taisīt pašu dizainu. Bet tas nosaukums bija jūsējs vai to izdomāja investors? Kurš nonāca līdz Lucky Puncham? Lucky Punch, mēs Lucky Punch izdomājām, kad mēs sākām streamus. Es un Daņiks izdomājām. Tas nozīmē, ka pēc tam radās produkts. Jā, tā ideja bija tāda, tā izskriešana. Tas ir Daņiks vai kas tas ir? Tur, vai tas ir tu? Vai tas ir cits čoks? Katrs kaut ko savu ierauga. Katrs ko savu, bet ja tu pateici, ka es, tad visdrīzāk es, bet nē, tas ir... Pēc ausīm neizskatās pēc tevis. Nē. Tas ir, tāds, mums ir šaurauts Maiklam, Džeks Maiklam un Ingai, kas ir arī no Oskara puses meitene, sieviete, kas ļoti labi dara šīs lietas. Tas dizains ir tāds, kā mēs apmēram... Šeit ir redzams idejas, kuras mēs salikām uz papīru un izmetām kaut kādās sapulcēs un tā. Bet tātad par Lucky Punchu mēs sākām streamingu, mēs izdomājām streamingu, tad vēlāk gāja laiks priekš, atnāca pie mums Oskars. Es aizgāju tieši no lietām, kas ir saistīts ar gamblingu, un mēs sapratām, ka mēs varam to attīstīt kā brandingu, lai tas nav iesakņojies tikai gamblingā, lai mēs varam kaut ko labu ar to darīt. Jo drīz mums nāks vitamīnu dzēriens ārā, kas ir tiešām ļoti veselīgs produkts, kas būs produkts visiem, kurā ir daudz visādi vitamīnu iekšā, maz cukuru, un viņš ir garšīgs. Tādu mēs dosim ārā, un tad vienkārši mēs izdomājām, ka tas vairs nebūs. Jūs attīstīsiet vēl savu produktu līniju. Jā, kad tas viss, kad šis te ir brandings. Lucky Punch tagad ir brandings, šobrīd tie ir dzērieni, tas ir šobrīd arī apģērbs, un vēlāk tā var būt daudz dažādu produkciju. Tie var būt kaut kādi pārtiks produkti, un redzēs, cik mēs tālu aiziesim. Interesanti. Pozitīvi, ka jums ir arī tāds, kā saka, internacionāls tas brands veidojās, jā? Jā, mērķis ir startēt uz ārzemēm, un šobrīd mēs arī to pilnveidojam. Šobrīd mēs esam jau Lietuvas vinotēkās, notiek pārunas par to, pārunas par iespējām būt arī citos veiklos. Es tieši vakar redzēju video, kur tas leišu cīnītājs, leišu fighters, viņš tieši staigāja un dalīja tos te. Dominikas Dirkstis, viens no skaļākajiem, jā, tur.
Viņš ir šī persona, pie kura es braucu ar plikām dūrēm kauties. Tā bija viņa organizācija Lietuvā. Tā mēs ar viņu sapazināmies pirms 4 gadiem. Es aizbraucu pie viņa rīkotā pasākumā. Tur mēs sapazināmies un šobrīd mums ir spēcīgas attiecības izveidojušās. Viņš palīdz mums attīstīties ar brandingu arī tur. Un tas arī ir izveidojis. Viņam ir ļoti liela teikšana. Kāda viņam ir Vertuška? Vertuška nezinu, kāda viņam ir, bet viņš ir tiešām ļoti spēcīgs personāžs. Viņš nesen uzvarēja, ir tāds Naglis Lietuvā, kurš ir top 3 fighters no lietuviešiem. Un daudzi to Dominikas Dirksti neatbalsta, jo viņš arī tos gājienus uztaisa skandalos un nestandartu un piekaus varbūt kādu pretinieku, kas nav tik spējīgs. Bet redz, viņam atnāca pretī Naglis, kur visi bija pārliecināti, ka viņš zaudēs, un viņš Nagli pirmajā raundā nakautēja. Viņš ir ļoti skaļš, ļoti spēcīgs, un es redzu to Džeku, viņam ir vīzija, un kaut kā mēs esam uz vienu viļņu, un tā mēs kopā kustamies. Startautiski iet produkts, šobrīd esam Lietuvā, un ir mērķis iet arvien tālāk un tālāk. Redzēs, šobrīd nav robežu, cik tālu spēsim, tik arī iesim. Labi, skatīsimies, lai jums izdodas. Paldies, jā. Lietuva, Igaunija, kas tur vēl mums Eiropā, visādas valstis. Jā, mēs skatīsimies, redzēs. Mēs jau komunicējam ar vēl citām valstīm, bet tas tā pagaidām sarunas līmenī. Jā, ok, lai paliek. Labi, šis ir varbūt tas brīdis, kad mums ir visiem jāpaņem savus lucky punch, jāiekapā un jāpiesako mūsu kanālam, ja? Jo labas lietas ir jāatbalsta, ja? Un tad paldies jums par to, ka skatāties, ka komentējat, dalaties, klausaties repu, ja? Klausaties Denis mūziku, vai ne? Klausamies. Jā. Sveicīt, Denis! Es dzirdēju, ka tev ir superīgi jaunumi. 2027. gada 10. aprīlī 2 Latvijas repa smagsvari ir apvienojušies vienā koncerta programmā Double D Show Xiaomi Arēnā. Informācijai sekojiet līdzi, bet būtiskākais, ka biļetes jau ir pieejamas biļešservis.lv, tā kā tiekamies nākamgad. Tiekamies arēnā. Jā. Es esmu jauna rock'n'roll zvaigzne. Par Bazara 0, ja? Īsā versija par to, kā jums izdevās izpārdot Arēnu Rīgu. Vai kā viņi tur vispār sauc tagad? Īsā versija, ļoti skandalozas labas cīņas, ļoti labi nostrādāja mūsu marketinga komanda, lai pasniegtu šo te informāciju. Īsā versija tāda, ar ko Bazara 0 atšķirās šobrīd no citiem cīņu šoviem Latvijā noteikti. Tā ir kvalitāte, tās ir cīņas, kur tev pretī nekādā gadījumā nekad nevienu reizi jūs neredzēsiet, ka pretī iedod maisu. Mēs vienmēr mēģinām uztaisīt cīņas, lai cīņas būtu ļoti līdzīgas, lai viņas būtu skandalozas, lai abi pretinieki būtu ļoti līdzvērtīgi, kas arī aiznes tevi līdz tam šova kvalitātei un līdz tiem iespaidīgiem kadriem un asinīm un kautiņiem un sīvām cīņām un tā. Un tas ir arī tas, kas nostrādāja. Plus lieli vārdi. Tas ir tas, kas ir Bazara 0 trumpis. Bazara 0 vienmēr iet uz to, lai cīņas būtu kvalitatīvas, lai cilvēkiem būtu interesanti skatīties. Okay. Kurš izdomāja, ka Francis lidos pa šo te? Francis. Viņš pats izdomāja? Francis pats kaut kur to bija redzējis, vai no kurienes viņam tā ideja atnāca, man liekas, no wrestlinga vai kaut kur bija kaut kur viņš to bija redzējis. Bet, ka viņš ar ziplainu nolaižās. Jā, un viņš tā kā ieminējās par to, un tad jau viss divreiz nebija jāsaka. Jo man jau liekas, ka tagad visur, kur parādās tavs vārds, nedaudz, un šis te, mums ir specefekti, mums ir šīs te. Jo tu esi pirmais džeks, kurš savā koncertā sev pielaida uguni, un nopliedz vienkārši. Tad cīnītāji mums nāk par ziplainiem lejā, laižās no arēnas jumta, bet no balkoniem. Tas ir vēl viena tāda lieta, kāpēc, man liekas, mūsu kompānijai, visam tam, ko mēs darām, Lucky Punch, Bazara 0, kāpēc mums izdodas būt skandaloziem. Mums ir tiešām trakas idejas, un mums nav bail viņas īstenot. Un šeit atkal Francis atnāca ar ģeniālu ideju, kuru viņam nebija bail īstenot, un mums tikai atlika uzjautāt, vai tas ir iespējams. Nonācām līdz tam, ka tas ir iespējams, un lūdzu, tas aizgāja ārpus Latvijas robežām arī, tur viss kaut kur runāja par šo iznācienu. Tas bija iespaidīgi. Mums ir, hip-hops cīņas, viss tas ir roku ar stilu, iet. Tu zini, kas mīļākie džinsi ir šam te Francim, ne?
Kas viņam pa džinsu brēnu kājās? Ar ko viņš kaujas? Nav ne jausmas, bet zinu... Frāns varbūt tu skaties ieraksti, jā? Francija vai arī cilvēki ierakstat jūsuprāt savus atbilžu variantus. Jo tas viņa lūks vienkārši, ka viņš džinsos nomauts ir... Jā, nu otro reizi, starp citu, jau Bazaranoļu Fight Club 2, viņš pret Juri Zundovski rubjās džinsos, un tagad arī pret Kristapu Zuti. Tā kā viņam ir ērti, tā kā jāpamēģina kādreiz. jā. Forši. Cik liels izaicinājums vispār ir noorganizēt šo visu te palādījumu un... Zin kā, ja salīdzina ar arēnu, daudz vienkāršāk. Pirmajā reizē tas bija... Labs salīdzinājums, zin kā parasti ar visu. Bet jā, nu arēna tas ir savādāk, tās ir cīņas, tomēr tur mums ir milzīga komanda, kur katrs dara savu funkciju, tā kā arī kā to ņem. Bet palādījums pirmo reizi tas bija liels izaicinājums, tas bija uz maniem pleciem, es visu stūrēju, visu darīju. Pirmajā reizē ļoti daudz mācījos, no visu kaut kā piefiksēju visādas lietas. Man ir menedžera Līva Šaurauts, kura man ļoti daudz lietas palīdz izdarīt. Šobrīd jau tas ir diezgan baudāmi un vienkārši. Tad, kad tu redzi, ka tev biļetes jau pērk, īsti nekas tev vairs nesatrauc. Tev ir plāns, tu ej pēc tā plāna, tu gribi cilvēkiem sniegt labu šovu, un tu gribi cilvēkiem sniegt kvalitatīvu performanci. Bet palādījums tev tas jau ir tā kā tu to dari priekš sevis, vai jau sanāk arī kaut ko no tā? Jo parasti, es nerunāju par reperiem, bet par citiem mūziķiem. Palādījums tas ir vairāk tāds ķeksīts, ja? Un tā, kāds tur plusā iziet no palādījuma, tas pozitīvs stāsts. Pirmais palādījums man sanāca ar visu to, ka es izpārdevu, man sanāca kaut kas pie 5-6 tūkstošiem mīnusā. Diezgan sāpīgi tas ir īstenībā. Jo viss tas, ko es tur darīju arī ar to degšanu saistībā un kaskadierus pieaicināt un mārketings, ko es devu, es tāpat tās tur svētku nakts konkursu taisīju, kur es tur cilvēkiem 1200 eiro izlozēju un tā tālāk. Un tas viss ļoti daudz savācās, bet man bija vīzija, es zināju, kad es gribu kvalitāti uztaisīt. Man tas tomēr ir ilgtermiņa pasākums, nevis uztaisīt vienu palādījumu, nopelnīt un pēc tam nākamos 10 gadus domās, ko tu darīsi savā dzīvē. Tad man tas bija ieguldījums un šobrīd ir tā, kad šobrīd finanses īstenībā man viss kaut kur ir izdevies atrast barterveidu sadarbību, kur es atkal varu iekonomēt naudu, un šoreiz izskatās tā, ka pie soldau tad es pat diezgan ok nopelnīšu. Es tev novēlu to, tas pozitīvi. Jebkurā gadījumā, pat tad, ja tā nebūs atkal peļņa, tas, līdz kurienai šobrīd esmu ticis, ir dēļ kvalitātes, ko es daru, dēļ ticēšanas savai vīzijai, dēļ manifesta un dēļ tā, ka man tas viss ir ilgtermiņa pasākums. Tu tagad nenopelnīsi, nākamā gada ietvaros uztaisīsi lielāks koncerts vai aizbrauks uz kaut kādām pilsētām, kur tu piedalīsies lielākā pasākumā un tu tāpat nopelnīsi. Ja tu liksi sirdi kvalitāti savā muzonā, nekas, ka tu kaut kādā momentā paliec mīnusā. Ilgtermiņā tu tāpat tās iegūsi, ja tev nebūs bail investēt to enerģiju un tos finansiālos resursus. Jo tikai tā tas strādā. Tas mīnus jāreizina. Jā, tas ir arī biznesā. Ja tev ir bail ieguldīties un tu skaiti kapeiku, ļoti maz ticams, ka tev kaut kas sanāks. Ja tu tici tam, ko tu dari, un tu saproti, ka tur vajag veidot arī kvalitāti, un tev nav bail ieguldīt investīcijas, visdrīzāk tev arī sanāks. Galvenais liec iekšā vēl to savu milzīgo entuziasmu pret to. Mūzika ir tāda lieta, tu nevari īsti izvēlēties savu klausītāju, vai ne? Tas nozīmē, ka visi dažādi veidi cilvēki, tev iespējams klausās politiķi, tev iespējams klausās ārsti, vai ne? Bērni, mammas, omas, policisti. Tu neesi domājies par to, es par to esmu aizdomājies, kā ir. Jūs savos klipos diezgan, tādi interesanti saturu liekat iekšā. Nav bail, kad jūs tur visādas lietas, vielas parādās, jā? Policisti neskatās jūs uz to te? Jā, bet vielas īsti neparādās. Vielas neparādās, līdz ar to, tur... Kāsas tur katrā klipā parādās. Jā, kāsis parādās, bet, zin kā... Tas jau nav, man liekas. Jā, kāsis, pirmām kārtām viņš tur parādās, bet tajā brīdī jau policistei žoga nestāvēja un nepārbaudīja pēc tam, kas tev tai kāsī tur ir. Jā, es vienkārši domāju par to, vai nav tā, ka jūs uz sevi velkat ķipi to, ne? Es nezinu, es vienmēr esmu skatījies arī ārzemju klipus un par to domājis, bet ārzemēs varbūt ir citādi likumi. Jā, zini kā, šeit ir atkal, man liekas, kāpēc mums ir tā auditorija, kas mums ir pavilkusies, kas ir viena no nišām, kas strādā mūsu parādam savu ikdienu, kāda viņi ir. Mēs stāstam to, kā ir.
Mēs nefeikojam, mēs stāstam labās lietas, bet mēs neesam balti un pūkaini, mums ir kur mācīties. Mēs labā ziņa atceramies to, ka Denis bija antireklāmā pret Spaisu, ja? Jā, un tas jebkurā gadījumā atšķirības starp to, ka mums tas parādās, piemēram, ir mūziķi, kas propagandē to, kuri stāsta atvainojos par ripas un šito un to un daras vienalga, ir visādas dziesmas. Mēs baigi nepropagandējam vielas, ka tas ir labi, ka tas ir kruti, ka to vajag lietot. Mēs pastāstam, kad mēs esam to darījuši un kaut kur ievilkām kāsi un šitas un tas. Es personīgi to daru mazāk, kāds no manas kompānijas varbūt to dara vairāk. Labi, par kāsi runājot, šobrīd pēdējo reizi es, man liekas, ievilku kāsi atpakaļ pie saknēm klipā, kas bija gadu pusotru atpakaļ. Es neesmu pīpējis, neesmu vilcis kāsi vispār. Mēs to nepropagandējam, bet tai pašā laikā mēs tur baigi nemēģinam piedomāt, kurš skatās, ko darīs, vai mūs tulīt sāks uzpasēt, jo īsti neesam narkomāni arī, un nav tā, ka tajā brīdī mūs kāds tur ķēra pie rokas un pēc tam pārbaudīt. Tie klipi nāk mēnesi vēlāk ārā un tā, un es nezinu, mēs vienkārši parādam to, kā ir, kādi mēs esam, kāda ir mūsu ikdiena, līdz ar to tu nevari baigi aizšaut greizi, ja tev nav bail parādīt to, kā ir, tu nefeiko, tā ir mūsu dzīve vienkārši un viss, un tāpēc mēs baigi arī laikam par to nepiedomājam. Tad, kad nāks kaut kādas lietas, par kurām vajadzēs atbildēt, tad arī atbildēsim, bet jā, kaut kā tā. Godīgi atbildi, ko lai saka. Bet tas nav labi. Tas viss nav labi. Skaidrs, ka tas nav viss labi. Viens no aktuālākajiem notikumiem, kas ir mūziķu aprindās un arī visiem klausītājiem, ir šīs te balvu pasniegšanas, un balvu ceremonijas. Un Gamma bija viens no pasākumiem, kurus redzēju tevi kā vienu no māksliniekiem, kurš piedalīsies šajā te arēnas šovā. Bet pēc pavisam nesen es redzēju, ka kaut kas nedaudz pamainījās tavā šajā izteikumos un ka tu tur nepiedalīsies. Varbūt tu vari pastāstīt savu vīziju. Cilvēks kaut kur iekšienē vienmēr sajutīsies pozitīvi un patīkam par to, ka viņš ir dabūjis atzinību par savu smago darbu. It īpaši tad, ja viņš to ir pelnījis, loģiski. Ja viņš to nav pelnījis, tev nav ko vispār motivēt vaļā. Bet ja tu tā kā zini, ko tu esi izdarījis savā tajā jomā, ko tu darbojies, un tas netiek novērtēts tikai tāpēc, ka tur notiek kaut kāda subjektivitāte, protams, tādam cilvēkam kā man, kurš ļoti pastāv par šo te taisnību, tas palika ļoti nepatīkami. Un šeit arī pavisam vienkārši. Man vienkārši absurdi likās tas, kāda bija kaut kādos momentos. Daudzas nominācijas un liela daļa mūziķi ir tur, kur viņi ir, un viņi ir pelnījuši savas nominācijas. Jebkurš no viņiem ir pelnījuši savas nominācijas, jebkurš mākslinieks ir pelnījis to, ka viņu novērtē. Bet tas, cik mēs šajā gadā izdarījām, mēs Sudraba sirds, albumi, vispārējais, lai tu saprastu, mūziķi es nesaukšu vārdā, bet tas ir ironiski. Tie, kas ir nominēti visvairāk, pat viņi man paši rakstīja, ka tas ir absurds, un viņi teica, ka tas influence, ko tu esi šajā gadā izdarījis hip-hopā, ir crazy. Viņi teica, kaut ko vajag pamainīt žūrijā, kaut kas tur nav kārtībā. Paši reperi, kas ir nominēti, man ko tādu rakstīja. Un pa lielam tas ir arī tas iemesls. Atkal sanāca, kā jau minēju arī savos sociālajos tīklos, atkal sanāca iešaut sev kājā, jo es izteicos pirms gada 2 par zelta mikrofonu. Man īsti nepatika, ka mani džeki, es atkal biju pa taisnību. Man pat ar to dziesmu nav nekāda sakara. Nārnie, kas vienkārši bija supergrāvējs, tur vispār nevienam nevar būt nekādi jautājumi. Viņi nebija nominēti, tad es biju pirmais, kas pacēla šo tēmu, un visi tad tur aizgāja. Es pateicu, ka es negribu zelta mikrofonā sevi vairs saistīt, tāpēc, ka, manuprāt, tur notiek tāda ļoti subjektīva lēmuma pieņemšana, bet tur bija nesmuki, tur visādi sarakstus vēl uzpeldēja. Labi, nav jēga par to runāt. Un Gamma bija tā, kas likās, te beidzot ir uz skaitļiem. Būs taisnība. Jā, labi. Es arī minēju savos sociālos tīklos. Pieņemsim, viņiem tur ir kritēriji, viņi tur izdomāja, ka mani iegāza tur, piemēram, kritērijs pienesums hip-hopam. Tā kā, ja man ir 6 miljoni straumējumu manam albumam Spotifyā, cilvēki iedvesmojas un es izpārdodu koncertus un cilvēki tiešām raksta man šādas vēstules reizēm par to, ko es esmu iedevis ne par tām dziesmām, kur tu piededzini kāsi, bet par pozitīvajām dziesmām kā vēstījums un vēl kaut kādām, kur tu esi devis labu influenci. Tad kas ir tas pienesums hip-hopam? Kā tieši viņi to izvērtē? Un vienkārši tas ir iemesls, kāpēc es esmu ļoti principiāls šajā gadījumā, es esmu par taisnību. Ne jau tas, ka mani nenominēja, bet tas, ka
ir mūziķi, kurus nominē, viņi izdara tur labi, kvalitatīvi, bet ne tādu pienesumu, piemēram, ne tādu apjomu, bet kvalitatīvu forši, un viņus nominē, kamēr es varu ielikt kā piemēru, mūsu pasaules uzstāties, un tad mūsu viena no lielākajām dziesmām, kas joprojām es skatos Spotifyā, tagad es atvēršu Spotify vaļā, es paskatīšos jau 3 mēnešus pēc kārtas, kurā vietā ir dziesmu pasēdēt. Viņa nav nominēta uz straumētāko dziesmu Latvijā, kaut gan viņai jau ir vairāk kā 2 miljoni. Un es paskatījos, kas ir dziesmas, kuras ir nominētas, un mēs pārspējam dažas no tām dziesmām. Un tas negodīgi. Bet tad kādus datus viņi ņem? Jā, kādiem datiem tas ir interesanti. Es nezinu vienkārši. Viņi ņem datus, bet īstais jautājums būs, kas ir tas, es saprotu, ka mūsu mūzika reizēm ir tāda agresīvāka, un mēs pārāk izsakamies. Bet labi, šitien es tev pārtraukšu, jo man sanāca, es zinu, ka es īsti nenostājos nevienā pusē, man vienkārši interesē, jo man sanāca būt zelta mikrofonā, un tur man bija liels pārsteigums par to, ka hip-hopa gada balvu pacēla Prospekti, Jā. Un viņi vispār nav šie te labie zēni, tas, ko viņi, viņi ir tur, tā kā tik, cik viņi patiesi ir, un rupji un tādi, tad tur džekiem iedeva šas tēmas, blakus sēž Ozols, blakus sēž tur Rots, un... Redziet, cepuri no zelta mikrofona, un ko es varu pateikt par zelta mikrofonu? Pēc skandāla zelta mikrofonu viņi kaut ko ir sapratuši. Jo tas ir solīdi, cepuri nost. Es nezinu, tur arī ir savi kritēriji un tā tālāk, bet tas, ka viņi spēja atdot nomināciju tādiem kā Prospektiem, mani tas priecē. Un arī tie džeki, kā jau minēju, ja tu ieguldi enerģiju un resursus, tu to dari ar tādu mīlestību un entuziastu, tu esi pelnījis atzinību. Es vēlreiz saku, mums stāsts nav par atzinību. Es nekad neesmu taisījis mūziku, lai nopelnītu balvu. Mums vienkārši man un manai komandai... Vertuško vajag iedot kādam, ne? Pat nē. Ja tas būtu tas taisnīgums. Jā, nē, es arī neesmu aizvainots. Neesmu aizvainots, man nav abīda, man nav tā, ka es kādam tagad gribu riept. Vienkārši es sapratu to, ka vēl projām es ļoti cerēju, ka Gamma būs 100% objektīva. Gamma ir krūta platforma arī, bet viņi nav 100% objektīvi. Un es sapratu to, ka es negribu sevi saistīt. Ja es izdodu 2 albumus, par skaitļiem es nerunāšu, 6 klipus, tie 6-7 klipi, varbūt 5% Latvijas reperu vispār ir gatavi ieguldīt tādas finanses un tādu enerģiju, lai uztaisītu tādus klipus. Es negribu teikt, ka mēs te esam paši krūtākie, bet labākais arguments ir, ja paši nominanti, reperi raksta, ka kaut ko žūrijā vajag paskatīties, jo tas influence, ko mēs esam uztaisījuši, tas ir absurds, kāda ir situācija tieši ar nominācijām. Tā man vairs nav jautājumu, bet es negribu iet neko pierādīt, un es arī negribu, lai kāds padomā, ka es uzskatu, ka man viss pienākās. Es vienkārši sajūtu, ka kaut kur nav objektīvi, ka kaut kur īsti tā taisnība ir nostaigājusi ne uz to pusi, un es vienmēr kā sajūtu cilvēks, vadījos pēc tā un sapratu, ka es negribu ar to asociēties. Es tiešām negribu vairs tur kāpt, es negribu līst, es negribu cīnīties un skriet pakaļ un lūgties kādam, lūdzu, iedodat man balviņu un lai man papajā pa galvu. Bet, cik es saprotu, tad Gamā tas viss notiek tā, ka tu savus darbus neiesniedz, jo līdz ar to viņi šos te datus paši savēlk, viņi paņem viņus no Akas, no Laipas, Līdz ar to redzēs, tad nākamgad, kā tas būs. Jo tev palielini nekas nebūs jāsniedz. Varbūt tas, ka tevi nākamgad nominēs. Jā, bet... Jo tu jau nevari pateikt, lai viņi tevi... man šķiet, ka... Jā, es īstenībā šis ir labs jautājums. Tur man menedžeri varētu nokomunicēt. Es nezinu, kā tas notiek, jo... Tur arī, zin kā, kurā brīdī es sapratu, ka es neuzstāšos. Man notika saruna ar vienu no Gammas cilvēkiem, vārdā nevienu nesaukšu. Un kad... Man sāka mest tos argumentus, kāpēc neesmu nomināts, piemēram, par dziesmu pasēdēt. Man saka, nevarētu būt tā, ka dziesmu klausās vairāk ārzemēs. Es domāju, mēs kaut kādā A$AP brālēni esam, vai mēs angliski taisam uzvanu. Kādās ārzemēs? Es uzreiz atveru Spotify for Artists, 128,000 straumējumu tieši Latvijā. Es domāju, 7-8,000 ārzemēs. Latvieši, kas ārzemēs dzīvo, klausās. Tad bija tas par to influence. Un tad vēl bija arguments, ko pārunāja ar manu menedžeri, kur pateica, Denisam, Denisam tur koncerti, zini, kā viņam īsti nav bijis nekāds liels koncerts vai kaut kāds tāds tas koncepts ir bijis. Un tad man menedžeri pateica, bet viņš izpārdeva pa lādījumu. Un viņi tādi, šī informācija tā kā laikam nenonāca līdz mums, bet kas ir absurds šajā situācijā? Ir tāds Gammas profils.
Es to profilu aizpildīju. Es visus panākumus šajā gadā zelta disku par lidojumu tik augstu, izcīnīts busiņš, 7 klipi, izpārdoti koncerti, pozitīvs festivāls. Smukas bildes vēl pieliktas. Nu, bildes, jā, nu, labi. Nav jēga uzskaitīt, jebkurā gadījumā šie argumenti un tā saruna arī bija tā, kas man lika saprast, ka te kaut kas nav tīrs, ka te notiek braukāšana pa ausīm, un es vienkārši, es neesmu muļķis, un man ir arī cieņa pašam pret sevi, un tāpēc vienkārši sapratu, vēlreiz, nav nekāda naida, lai Gamma turpina darīt, ko viņi dara, lai zelta mikrofons, lai mūziķi turpina darīt, ko dara. Lielākā daļa ir pelnījuši nominācijas, bet ja tie, kas ir nomināti, paši man raksta un saka, te kaut kas nav kārtībā, man viss ir skaidrs, es esmu gandarīts par savu izvēli šoreiz nepiedalīties tur, jo man nelīdz galam liekas, ka, un es negribu, lai kāds nostājās kāda pusē, negribu, lai komentāros tagad kāds saka, jā, Denis, tev taisnība, Gamma, tur šitā vai tā. Es sajūtu īsti, kas notiek tieši manā virzienā, un man ir tiesības tur nepiedalīties, un es neiešu viņus nenomelnošu, un tagad arī es varu pateikt, turpina darīt, ko jūs darat, mēs darīsim tieši tāpat, un tik vienkārši tas ir. Un darat savu lietu, un nepīpēt zāli, un mēģināt nelietot alkoholu, tad vismaz limitēt, ja jūs to darat, un ejat pretī saviem sapņiem. Tu esi Top G tagad, jā, tur Latvijas hip-hopā, bet atskaitot tevi, kurš ir aktuālākais reperis Latvijā, tavuprāt? Šobrīd tur bez šaubām Sudraba Sirds. Bez variantiem, viņa skaitļi, viņa aktualitāte, viņa koncerti, itin viss šobrīd, ko viņš dara muzonā, tas liecina, un viņš ne tikai kā hip-hop artists, bet arī kā izpildu producents. Viņš man ļoti daudz arī uz manu albumu palīdzēja, tā ka tas džeks ir ļoti talantīgs, un viņš ir milzīgu darbu šobrīd ir ielicis Latvijas hip-hopā, tā kā, jā, viennozīmīgi, manuprāt, Sudraba Sirds. Ok, Sudrabs bija pie mums nesen, starp citu. Es nezinu, vai tu redzēji interviju? Šautauts Sudrabam. Neesmu noskatījies, bet starp citu, jā, kad mēs izgājām ar tevi uz kontaktu, es sāku skatīties to interviju, bet es gribu līdz galam noskatīties, kā viņiem gāja ar Mums jautri gāja, labi gāja. Viņi, labs tandēms, dubults slāsts. Jā, forši, labi. Un kā tev šķiet no jaunajiem talantiem, tu redz kādu potenciālu, kurš tagad izšaus? Tu jau droši vien tver visu laukumu, kas notiek te. Par cik jauniem mēs runājam? Laikam viens, kas man ienāca galvā, tas ir Galinieks, kas ir diezgan jauns džeks arī, ļoti tāds, savu feature atradis, ļoti inteliģenti viņš tur izsakās un tā, un es domāju, ka potenciāls noteikti ir Galiniekam vēl parādīt daudz vairāk, kā viņš ir parādījis, un jā, kaut kā, jaunie maucat, laikam tāds spilgtākais piemērs, kas man ienāca galvā, ir viņš. Bet, vispār es ļoti cienu katru, kas nāk ar mīlestību pret šo te daļradi un ar cieņu, un ja vēl pie tam viņi ciena arī apkārtējos šajā industrijā un nemeklē konflikta situācijas, tad vispār super. Ja meklē konflikta situācijas, tad ver tušku. Tā varam sakārtot. Jā, labi. Tuvojamies mūsu sarunas izskaņai, ja? Kā saka, Lucky Punch jau ir padzerts, vai ne? Jā, es vēl nepadzēru. Man jūsu kafija labi šodien ietiekšā. Jā. Šautauts Vorklandam, jā, viņi tagad, cik es zinu, ir nomainījuši kafijas piegādātāju. Super. Jā, bet tā kā viņi mums par to nemaksā, šoreiz nepieminēsim. Vai ne? Jā, nē, jau Vorklands ir super, es domāju, kafijas piegādātāji. Nē, tos nē. Tos nē, tie lai šoreiz paliks ārpus kadra. Uzrakstat un tad parunās. Jā, vai ne? Jā, klausies, bet, mūzika tas ir skaisti, viss ir forši, cīņas ir cool, bet tu lasi grāmatas, ne? Ir kaut kas tāds? Nevienu grāmatu līdz galam neesmu izlasījis. Bet esmu bijis tuvu beigām un esmu iesācis un lasījis daudz grāmatas. Šobrīd ilga pauze ir bijusi. Jautājums, kas ir tā grāmata, kuru tu iesaki ikvienam dzīvē izlasīt? Kaut vai ne līdz galam. Bagātais tētis, nabagais tētis.
Ir ļoti laba grāmata, es diezgan tālu tiku. Tā grāmata daudz ko var iemācīt tieši biznesa jomā un vispār vērtības un par to, kādam būtu jābūt vīrietim un kā vispār būtu jāfunkcionē tavam prātam, ja tu gribi kaut ko sasniegt. Tā ir ļoti laba. Un īstenībā viena grāmata es izlasīju līdz galam, to es arī iesāku izlasīt. Maz lapas puses, daudz bildītas, Gulivera ceļojums bērnu grāmata. Tā ir tik laba, to arī vajag izlasīt. Labi. Tā kā ņemiet vērā šos te ieteikumus un lasam, jā. Un tad noslēgumā mums ir tāda klasiskais jautājums, ko mēs vienmēr pajautājam saviem viesiem, ja? Kas ir tas jautājums, uz ko tev līdz šim nav atbildes, kurš ik pa laikam nomoka tavu prātu, bet atbildi tu vēl neesi saņēmis? Oi, cik labs jautājums. Ļoti labs jautājums. Zini, kā īstenībā daudz ir jautājumu manā galvā. Tik daudz ceļi, pa kuriem es staigāju reizēm, kad es vienatnē sēžu klusumā, aizdomājos pa visu kaut ko. Laikam tāda atbilde būs viena no lietām, kas šobrīd man nāk prātā. Bieži vien es tā kā uzdodu galvā sev jautājumu, kā tas nākās. Es īstenībā diezgan labi zinu arī atbildu uz šo jautājumu, bet tāpatās tas jautājums pie manis atgriežas. Kā tas nākās, kad tu tiešām dari kaut ko no sirds, tu dari labu, tu taisi muzonu, tu vienalga ar ko tas ir saistīts, tu ej savu ceļu, un tad, kad tu tiešām ej kaut kā to ceļu, tu jūti, ka tu ar tīru sirdsapziņu viņu ej un staigā, un kad viss iet, teiksim tā, pēc kritērija, kā tam vajadzētu būt, bet tik ļoti šķēršļi ielido tev kājās, un tik ļoti tu reizēm esi nesaprasts un neizprasts, un cilvēki nevar īsti noķert to, cik ļoti tu to dari no sirds, saprotu. Un tad reizēm un tu mauc nedomājot, bez filtra, un reizēm esi agresīvs un žoskijs, un tad lietas baigi labi nostrādā uz tevi. Un tad kā tas nākās, kad dzīvē šitā notiek? Bet es diezgan labi īstenībā pats zinu atbildi uz to. Tādā baigajā dualismā mēs dzīvojam, kas vairāk dominē, kas ņem virsroku, tā gaisma vai tumsona. Bet ir interesanti reizēm, ka tu tiešām esi labākajā savā mentālajā stadijā, un tu jūti, ka tu esi iekāpis tādā tiešām gaismas foršā lauciņā, un tu mauc uz priekšu ar tīrāko sirdsapziņu, priecājies par to, ka cilvēkiem apkārt notiek, neskaud vispār un ne vienkārši darīt, lai tu izdarītu kaut ko vērtīgu. Ne tikai priekš sevis, bet arī priekš apkārtējiem. Un bieži vien tev lido iekšā. Bet zini, kas arī ir ļoti, es pats arī uzreiz arī atbildēšu. Jo skaļāks tu būsi un vairāk tu izdarīsi, jo vairāk būs cilvēki, kuriem tas nepatiks. Un atcerieties vienu lietu. Nekad nedomājiet, ka tas ir slikti. Tas ir labi. Jo vairāk cilvēkiem nepatīk, tas nozīmē, ka tu esi uz pareizā ceļa. Tu dari savu lietu, jo tāds ir šis dualisms, kurā mēs dzīvojam. Tā tas strādā. Liels paldies par atbildi. Tad padomāsim visu par šo. Denis, milzīgs prieks, kad tu atnāc. Tad tiekamies savos koncertos un tiekamies ielās, vai ne? Atbalstat Underdogu arī. Yes. Neko neplugošu, bet mērķi pieejams. Atbalstat Underdogu, ja? Vai maucam. Yeah. Underdogu izšaus. Ieliksim favorītam. Bam, bam. Labs ir. Paldies jums. Paldies. Čau visiem.